Esam iebraukuši mežā ar jauno Toyota BZ. Uzvedās ļoti pārliecinoši. Brauc ļoti labi pa sniegu. Varētu teikt, ka ir pienācis tas laiks, kad elektroautomobīļi var pilnībā aizvietot iekšzemes dzinējus, jo šīm mašīnām jau var aizbraukt pietiekami tālu, kā arī var izmantot arī mašīnu nedaudz kaut kādai jautrībai. Automašīna pārsteidz ar savām gaitas īpašībām, ar viennozīmīgi arī ar pātrinājumu. Dizains ir diskutabls, ļoti diskutabls, gan salona izpildījums, gan eksterjers. Es domāju, šī varētu būt ļoti laba alternatīva visādiem Eiropas ražojumu crossoveriem. Jo mašīna brauc patiešām lieliski gan uz asfalta seguma, gan nelielām offroadām mežā, gan pa sniegu, kā arī atšķirībā no Eiropas konkurentiem piekara ir vienkārši fantastiska. Par to naudu vienkārši fantastiska piekara, jo vispār nesit cauri bedrēm, un tajā pašā laikā mašīna nav arī ļoti tāda galertaina un mīksta, bet ir ļoti informatīva piekara un ļoti ērta, un komforts šajā mašīnā viennozīmīgi ir ļoti liels pluss. Pagaidām ir pirmais vakars ar šo mašīnu. Pagaidām plusi noteikti ir vairāk nekā mīnusi. Skatīsimies rītdien. Rītdien mēģināsim kaut kur aizbraukt tālāk un arī palādēt šo mašīnu. Tad jau redzēsim, kā būs. Vai viss būs tikpat skaisti kā pirmajā dienā. Tikko uzlādējām, uzliku noresetoju vidējo rādītāju. 43 minūtes mēģinam sazvanīt Enefitu, kas nesanāk. Iebraucām pie Enefita ātrā lādētāja. Iespraudām, nolasījām RFID karti, savienojas ar transporta līdzekli un notiek apturēšana. Tātad mums atkal nekas nesanāk ar Enefitu. Vakar mēģinājām 36 minūtes viņus sazvanīt, un šodien arī mēģināju sazvanīt, tur vispār nav iespējams nevienu sazvanīt. Piebraucām pie pamesta benzīna tanka, uztaisīt bildes ar elektroauto, simbolizējot to, ka elektroauto tā ir nākotne. Izbraucām no Rīgas no mājas ar 69% baterijas. Tagad esam Lilastē pie pamestā benzīna tanka, un patreiz mums ir 66% baterija. Kā jau teicu, aizmugurē vietas ir ļoti daudz, kā ģimenes auto ļoti labs. 2 bērnu krēsliņi iekšā, un priekšā var ļoti ērti braukt. Ļoti skaļi verās, ļoti skaļi strādā bagāžnieka elektropiedziņas sistēma, bet kā jau Toyotai, vismaz tas strādās mūžīgi. Šeit ir 1500 vatu 220 rozete, varam uzlikt tēju, varam uzvārīt. Pārsega šeit viss ir skaists un tīrs, te droši vien labāk nevajag līst. Ja mēs redzam oranžos vādus, lūdzu neaiztiekam tos. Šeit nav hidrauliskie amortizatori, bet parastais stienīts. Nu, vismaz labi, ka nav slotas kāds jāliek. Tātad runājot par sēdpozīciju šai mašīnai. Pirmkārt, ļoti forši, ka šeit ir elektriskie krēsli ar atmiņu, bet kur ir problēma? Priekšā ir mazais ekrāniņš, kurā rāda visu braukšanas informāciju, gan ātrumu, gan visu pārējo. Respektīvi, noliekot stūri šādi, es redzu to, bet man ir nenormāli neērti, jo ir pierasts normālāk sēdēt, un stūri prasās augstāk. Stūri ir pašā zemākajā pozīcijā. Man ļoti gribētos stūri uzlikt augstāk. Es stūri uzliekot augstāk, sēžu ļoti ērti un, manuprāt, ļoti droši, bet es vairs neredzu pat ātrumu, ar kādu es pārvietojos. Varbūt tas saistīts ir ar kaut kādu drošības sistēmu. Varbūt tās gaisa spilvens, lai izšaujās precīzāk, es nezinu, bet katrā gadījumā šis ir ļoti milzīgs mīnus tai mašīnai. Kas vēl ir interesanti, ja es braucu kā man ir ērti, viss ir ok, es neredzu ātrumu, es gribu bišķiņ piepacelt galvu, lai apstītos, uz cik es braucu, un automašīnu uzreiz sāk bļaut, lai es pievēršos ceļam. Esam nobraukuši kaut kāds 200 km ar Toyotu. Vidējais patēriņš mums patreiz ir 21,4 kWh.
Lādējuši esam divreiz ar ātro lādētāju. Pa 49 centiem rupi reiķinot sanāk nedaudz virs 10 eiro 100 kilometriem. Tas nav maz priekš elektroauto, bet tajā pašā laikā, ja mēs salīdzinātu kādu iekšzemes automašīnu ar 350 zirgspēkiem un pilnpiedziņu, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti ok, jo tas atbilst aptuveni kodiem 7 litriem degvielas. Gala verdikts par Toyota PZ4X pilnpiedziņas versijā. Viennozīmīgi pērkams automobīlis, tagad moderni salīdzināt ar ķīniešu automašīnām. Šis noteikti būs pārāks, varbūt nedaudz dārgāks, bet jūs saņemsiet automašīnu ar kārtīgu zīmoli, ar kārtīgu vēsturi un noteikti ar skaidrām tālāk pārdošanas iespējām. Neste. Ātrais lādētājs 200 kW. Realitātei ņem iekšā 105 kW patreiz. Jā, jo šeit ir dalīta vara, tātad vēl kāds ņem. Mercedes. Un cena ir 29 centi par kilovatstundu, nevis kā šodien Enefitā, kur neviens neatbild. Bija 49 centi par kilovatstundām un vienīgais, ko spēja iedot, bija 40 kW. Tā kā izvēlamies, vai vispār to pakalpojumu izmantot.